savu lekciju, kuras iesākšu ar stāstu par to, kas tad tas īsti patiesībā ir bijis. Jā. Un patiesībā man vēl jāatzīstas, ka šī nav trešā vasara, jo pamats šai ideja radās tad, kad viņi radās, bet es sāku savu ceļojumu no Ainažiem. Pirmais gads bija no Ainažiem līdz Pasienas baznīcai, no Pasienas baznīcas otrais gads bija līdz Rucavas baznīcai un līdz Liepājai, kur ieradās man bērni savākt mani un atvest mājās. Un pa vidu arī bija koncerts, kad puikas brauc pārbaudīt, kā es pa ceļam uzvedos un mēs kopā nospēlējam koncertu. Un tad šis ir trešais gads, kad es no Liepājas braucu līdz Rīgai. Kāpēc es sāku no Ainažiem, kāpēc vēl gadu pirms tam mēs kopā ar Martu, tad Marts ir mans velo guru, kurš man uzsēdināja uz riteņa. Mēs aizbraucām līdz Ainažiem un atbraucām atpakaļ. Un es domāju, ka esmu būtībā paveicis šo trasi, ka es man ir tiesības sākt no Ainažiem. Es braucu mainot dziesmu pret naktsmājām, pret gabalu speķu, kā es to teicu. Tad katrā tajā vietā, kur es iebraucu, arī šajā gadā man bija zināms pirmais koncerts un bija zināms pēdējais koncerts. Un pa vidu bija lielais nezināmais, kurš bija patiesībā visinteresantākais. Ir situācijas, ka es dziedu un saku, ka es meklēju naktsmājas un pēc koncerta pienāk klāt, kur tāda liela kupla ģimene sēž, pienāk klāt tētis un saka, ka lielā ģimenē nav nekāda problēma atrast vietu vēl vienam cilvēkam, un tā es nonāku tad fantastiskā ģimenē. Un ko es šajos gados sajūtu šo braucienu laikā, to, ka patiesībā ir jāuzticās situācijai un jāļaujas, jo situācija mūs vada, un mēs nonākam tajās vietās, kur mēs nonākam. Un, laikam, pirmo stāstu, tad pirmā dziesma, vienkārši viņa iezīmē varbūt visu šo manu braucienu būtību, jēgu vai vēl kaut ko, kā tātad Ievu sakurātais ceļojums, tur nav vienkārši tukša soma, man patiesībā nebija tukša soma, es biju tīri labi ekipēts. Es